Lai saprastu šo jēdzienu, mēs vispirms atceramies, kas ir taisne un punkts. Punkts ir vismazākais iespējamais objekts ģeometrijā bez izmēriem, tikai pozīcija. Taisne ir bezgalīgi garš, tievs un pilnīgi taisns objekts, kas stiepjas abos virzienos bezgalīgi. Jebkurai taisnei var atrast punktus, kas pieder šai taisnei, kā arī punktus, kas nepieder taisnei. Tālāk mēs aplūkosim dažādus veidus, kā punkts var būt novietots attiecībā pret taisni. Šajā gadījumā punkts atrodas tieši uz taisnes. Zīmējumā mēs redzam taisni T un punktu P uz tās, mēs sakām, ka P ir uz taisnes T. Jeb pierakstam P pieder taisnei T, ko var izrunāt arī kā P ir taisnes T punkts, vai taisne T iet caur punktu P, bet punkts Q atrodas ārpus taisnes. To pierakstam kā Q nepieder T, bet varam izrunāt arī kā Q nav taisnes T punkts, vai taisne T neiet caur punktu Q. Savukārt no, piemēram, punkta A, kas atrodas ārpus taisnes, var novilkt taisnu līniju, kas krusto taisni, tad starp šīm divām līnijām veidojas leņķis, un to var izmērīt. Šīs ir svarīgi, lai saprastu un varētu aprakstīt telpiskās attiecības ģeometrijā, piemēram, nomērīt attālumu no punkta līdz taisnei, vai starp diviem punktiem, vai leņķa noteikšanu starp taisni un no punkta novilkto līniju. Un jā, starp diviem atstatus stāvošiem punktiem var novilkt tikai vienu taisnu līniju, atceries to.